Labdien! Mani sauc Madara Brūnava un sveicināti mūsu programmā. Šodien mēs runāsim par ingvera saknes efektu. Ingvera sakne pie mums ienākusi no austrumiem. To iesaka sievietēm, kuras vēlās atbrīvoties no liekā svara. Ingvera sakne pēc tibetiešu uzskatiem pieskaitām pie karstajiem produktiem, kas uzlabo vielmaiņu, silda un stimulē asinsriti. Mūsdienu medicīna apgalvo, ka ingvera saknes iedarbība, metabolismu procesu pastiprināšana notiek pateicoties ēteriskajām eļļām. Turklāt ingvera sakne aizkavē organismu novecošanās procesus. Tāpēc būtu jānodrošina pastāvīga ingvera saknes lietošana. Jau senajā Grieķijā un Ķīnā ingvers bija pazīstams ne tikai kā garšviela, bet arī kā ārstniecības augs. Tas mūsu senčiem atviegloja ciešanas gan pēc pārmērīgas uzdzīves, gan jūras slimības gadījumā. 1 grams ingvera saknes palīdz pret sliktu dušu labāk nekā 100 mg sintētisko medikamentu. Turklāt tam nav nekādu blakus efektu. Ingvers arī mazina vemšanu, nelabumu pēc operācijas vai ķīmioterapijas. Tiesa gan, the text is too fast. Sorry, I lost you. Yeah, I know. I can't find you. It is my mistake. Continue. Dažas receptes dievēšanai. Plānā šķēlītē sagriežam ingvera sakni, liekam to termosā un pārojam ar vārošu ūdeni. Ja ēdam kā parasti, tēju arī dzeram jebkurā laikā. Ja tiek ievērota diēta, tad pusstundu pirms ēšanas ingvera šķēlītes pārliejam ar ūdeni un uz lēnas ūdens vāram 25 minūtes. Tad atdzesējam līdz istabas temperatūrai, pievienojam medu un citronu. Holivuda zvaigznes šim novērējumam pievieno vēl citus augus. Piemēram, Denija Mūra ingvera tējai pievieno medu, citronu, pipemētus lapas vai melisas lapas. Nieru un urīnceļu darbības uzlabošanai ieteicama tējai pievieno brūkleņu lapas. Maza recepte svāra samazināšanai. 1 daļa ķiploka, 1 ingvers un ūdens. Ieteicams ingvera saknes nelietot uz nakti, jo tēja ir ļoti uzmundrinoša. Paldies, ka skatījāties! Visu labu, Madara Brūnava! Sorry, Latvian is not my strong point and it's very different than